Pirms ķeramies pie mūsu šodienas galvenajiem stāstiem, jūsu uzmanībai piedāvājam dažus tehnoloģiju jaunumus, kas tapuši sadarbībā ar portālu Zparks LV. Nākotnes parks pirms kāda laika viesojās Latvijas mobilā telefona rīkotajā mediju pasākumā, kurā tika prezentēti dati par jaunākiem tehnoloģiju lietošanas ieradumiem Latvijā. Aizritējušajā gadā manāmi audzis vietālruņu lietotāju skaits. Tos šobrīd lieto jau 12% valsts iedzīvotāji. Taču mobilais tālrunis vispār ir 9 no 10 Latvijā dzīvojošajiem. Arī planšetdatoru popularitāte augus uz pusi, taču to lietotāju skaits uz kopējā fona gan šķiet vēl neliels – 3% valsts iedzīvotāji. Tendences liecina, ka šogad mobilo rīku izplatība būs vēl straujāka, arvien nopietnāk konkurējot ar portatīviem datoriem. Un visas vienā mobilās ierīces vēl vairāk aizstās arī MP3 atskaņotājs, fotoaparāts un videokameras. Runājot par lietotāju nākotnes vēlmēm, veselības aprūpes jomā cilvēki ar vietālruni vislabprātāk gribētu veikt pierakstu vizītei pie ārsta, ceļot ar savu vietālruni, pirktu biļetes un izmantot to pasas vietā, taču pavisam ikdienišķās situācijās Latvijas iedzīvotāji ar savu mobilo ierīci vēlētos veikt arī maksājumus veikalā un regulēt gaismu vai siltumu savā mājoklī. Dzīvosim un redzēsim, kuras no šīm vēlmēm īstenosies visātrāk. Kompānija Microsoft parādījusi jaunu risinājumu datorspēļu izklaides jomā – IllumiRoom. Šī tehnoloģija vispirms noskanē telpu, tās izmērus un apkārt esošos priekšmetus, un tad spēles gaitā notiekošo attēlo ne tikai monitorā vai TV ekrānā, bet reālajā laikā projicē spēles vidi arī ārpus ekrāna robežām, burtiski ieraujot spēlētāju virtuālajā pasaulē. Viss, kas šim nolūkam nepieciešams, ir jau pazīstamais Xbox Kinect sensors un projektors. Izskatās patiesi iespaidīgi. Vairāk par IllumiRoom tehnoloģiju Microsoft sola ziņot aprīlī. Thank you.